Labdien, kolēģi! Septembra podkāstā! Esam atpakaļ pēc vasaras brīvdienām un gatavi pievērsties kārtīgam darba cēlienam, un par to arī šīs podkāsts. Septembrī visi temati lielā mērā veltīti darbinieku labbūtībai, apmierinātībai un tam, kā mēs jūtamies darba vietā, kontekstā arī ar mūsu šogad notikušo darbinieku iesaistes pētījumu. Un tāpēc uz pirmo sarunu es, Sandra, aicināju mūsu pētījumu veicēju Kantar klientu vadītāju Ilzi Gansoni, kas pastāstīja un pakomentēja mūsu pētījumu rezultātus no tāda sava ārējā eksperta prizmas, salīdzinot mūs arī ar citiem uzņēmumiem ar situāciju gan Baltijā, gan Latvijā, gan ražošanas sektorā. Otrā saruna savukārt bija Lāsmai. Un Lāsma, es zinu, ka tā bija ļoti neparasta un interesanta. Pastāsti vairāk. Tieši tā. Kontekstā ar mūsu apmierinātības pētījumu un augstajiem rezultātiem man gribējās aktualizēt veselības un drošības un labūtības aspektu, runājot par tādu tēmu kā sensorā uzvedība darba vidē. Jo mēs pasauli uztveram ar 6 ļoti būtiskām maņām – ar redzi, ožu, garšu, dzirdi, tausti un kustību. Biedrības uzvedība LV un Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa, kuras profesionālā darbība pamatā ir saistīta ar psihoemocionālajiem riska faktoriem darba vidē. Viņa palīdz arī mediācijās, palīdz risināt konfliktu situācijas uzņēmumos. Līga pastāstīs par mūsu maņu lomu un nozīmi darbā un komunikācijā ar kolēģiem, lai novēršamos riskus veselībai un drošībai. Paldies, patiešām tāda nedzirdēta tēma. Es arī ar interesi noklausīšos. Un Dana, tu noslēdzi mūsu podcastu šomēnes aptaujājot kolēģus. Ko tu viņiem prasīji? Jā, man, godīgi sakot, bija viens vienīgs jautājums, ko tad mēs katrs darām, lai šī mūsu darba ikdiena būtu kopā draudzīgāka, saliedētāka, un tad kolēģi dalījās savos mazajos padomos, novērojumos, ko tieši viņi dara. Un tad iesaku klausīties, jo atbildes ir interesantas. Paldies, tad klausāmies. Pirmais deglis. Šogad esmu īstenojuši kārtējo darbinieku apmierinātības pētījumu un saņēmuši arī tā rezultātus. Tie mūs iepriecina un liek lepoties ar mūsu cilvēkiem, ar mums pašiem un arī kopā paveikto. Vienlaikus mēs arī vēlamies paraudzīties, kā mūsu rezultāts izskatās plašākā kontekstā Latvijā, Baltijā, ražošanas sektorā. Un tāpēc uz sarunu aicinājām mūsu darbinieku pētījumu veicēja uzņēmumu Kantar klientu vadītāju Ilzi Gansoni. Labdien, Ilze! Sveiki! Tātad mūsu Švenks Ziemeļa Eiropas darbinieku apmierinātības indeks šogad bija 81. Tas ir mūsu vēsturiski augstākais rādītājs. Līdz ar to paši esam par to priecīgi, bet jūs kā eksperts nozarē, kas pēta darbiniekus gan laika dinamikā, gan ļoti plašā sektoru lokā un uzņēmumu klāstā, kāds ir jūsu komentārs un konteksts, kā šis rezultāts izskatās plašākā kontekstā? Darbinieku pētījumus mēs uzņēmumā Kantara īstenojam jau tiešām sen, jau vairāk nekā 15 gadus, un vidēji gada laikā mēs Latvijā veicam vairāk nekā 30 unikālu darbinieku pētījumus ļoti dažādām organizācijām, gan pēc darbinieku lieluma, gan nozares, gan sektora. Tā ka mums ir tāda savā ziņā tā lieliskā un unikālā iespēja arī ielūkoties gana daudz dažādu organizāciju šajā darba vidē. Un ja mēs runājam par darbinieku tādu piesaistības veidošanu uzņēmumā, ar to saprotot gan šo te darbinieku tādu apmierinātību ar darbu, šo te lojalitāti, noturību, tādu motivāciju, tad primāri vienmēr ir jāsalīdzinās pret sevi, saviem tādiem panākumiem, savu šo izaugsmu, kā tad es augu, attīstos, pilnveidojos, vai manu šo te darbinieku apmierinātību, lojalitāti, motivāciju kāpj. Un tā ir patiesībā tā
svarīgākā mēraukla, pēc kuras vienmēr arī vadīties, savi panākumi, šī sava izaugsme pret iepriekšējo periodu. Un otrkārt, protams, vienmēr ir vērts arī palūkoties uz ārpasauli, kā tad tas izskatos uz citu tādu organizāciju un tādu uzņēmumu fona pret citiem šiem uzņēmumiem Latvijā, iespējams pat kaut kādā ražošanas nozarē arī tādā Eiropā. Kā tad izskatās šie mani sasniegumi pret citiem, vai tas ir attiecīgi daudz vai maz? Un jāsaka, ka Švenka pozīcijas no šiem abiem skatu punktiem ir tādas ļoti stabilas un labas. Šis darbinieku rādītājs, piesaistības rādītājs, viņš pieauga. Šogad ir kāpums ir pat par 6 punktiem, salīdzinot ar 22. gadu, kad iepriekšējais pētījums tika veikts. Tā ka jā, esat sasnieguši 81 indeksa punktu, kas ir raksturojams kā tāda augsta piesaistība, jā, un liecina par to, ka kopumā darbinieki ir diezgan tādi apmierināti ar savu darba devēju un lojāli, un būtu gatavi ieteikt arī Švenka, arī kā darba devēja citiem. Tā ka izaugsme ir vērā ņemama un liecina tomēr, ka Švenka kā darba devējs par saviem darbiniekiem domā un attiecīgi rūpējas. Un arī uz šī vispārējā Latvijas fona arī izskatāties teicami, mēs regulāri sekojam līdzi, kas notiek, kāda ir šī vidējā temperatūra gan Latvijas un arī Baltijas uzņēmumos. Un reizi divos gados Kantar īsteno reprezentatīvu darba ņēmēju pētījumu, lai noskaidrotu, kāda tad ir šī strādājošo šī piesaistība, jā, proti šī apmierinātība, lojalitāte, motivācija Latvijas uzņēmumos un arī pārējos Baltijas uzņēmumos. Un šajā reprezentatīvajā pētījumā tiek iekļauti gan dažādu nozaru, gan reģionu darba ņēmēju viedoklis, tā skaitā arī tādu uzņēmumu, kuros netiek šobrīd veikti darbinieku pētījumi, kā tas attiecīgi Švenkā ir. Lūk, un proti, lai iegūtu tādu precīzu mērījumu, tādu etalonu mērījumu starp Latvijas darba ņēmējiem. Un ja mēs skatāmies uz rezultātiem, uz tādiem jau tādiem precīziem cipariem, tad Švenka šis piesaistības indeks ir ievērojami augstāks un pārsniedz visu nozaru tādus vidējos rādītājus Latvijā, kas ir 63 indeksa punkti, tad atceraties, jums ir 81 punkts, jā. Un tā skaitā Švenka rādītājs ir augstāks arī nekā tas ir vidēji ražošanas nozares uzņēmumos Latvijā, kur indeks ir tātad 54 punkti. Un kopumā arī uz tāda kaimiņu valstu fona izskatāties arī teicami, šie Švenka rādītāji ir augstāki nekā tas ir vidēji arī Lietuvā, Igaunijā un arī tātad Ziemeļa Eiropas uzņēmumos. Tā kā es teiktu, ka darbs labs ir padarīts un izskatāties ļoti labi. Prieks dzirdēt, tīpaši par šo salīdzinājumu, gandrīz vai 20 punktu atšķirība. Tā vidē, jā, tas tiešām izklausās ļoti, ļoti iespaidīgi. Vai jūs redzat datos, varbūt salīdzinot un analizējot, kas ir tās lietas, kas mums palīdz, kas ir varbūt mūsu stiprā puse, salīdzinot ar citiem uzņēmumiem un tiem rezultātiem, vai tas ir kaut kas, ko jūs arī varat nolasīt, raugoties uz to datu kopu? Ja mēs vispār skatāmies arī tādiem vidējiem uzņēmumiem, kurus attiecīgi mēs arī redzam, un par to, kas varbūt ir tāda jūsu izteikti stiprā puse, pirmkārt, tas, ko es noteikti vēlētos uzteikt un atzīmēt, ir Švenka tāda iekšējā viedokļa paušanas kultūra. Un ko es ar to domāju? Jāsaka tā, ka joprojām ir virkne uzņēmumu, kuros arī mēs veicam darbinieku pētījumus, kur noteikti tāds ļoti milzīgs ieguldījums, un es teiktu pat cīņa par to, lai sasniegtu darbinieku pētījumos tādu minimālo pētījumu dalībnieku skaitu, kas tajā piedalās, lai mēs varētu teikt un uzskatīt un droši apgalvot, ka pētījuma rezultāti ir reprezentatīvi, proti tātad attiecinām jau uz visiem šiem uzņēmumu darbiniekiem. Pētniecībā darbinieku pētījumos tiek pieņemts, ka augstas ticamības rezultāti ir tādi, ja šajā pētījumā ir piedalījušies vismaz 60% no uzņēmuma darbiniekiem, attiecīgi, ja
šis atbildētības rādītājs ir zemāks, tad pastāv iespējamība, ka jā, ka netiek atspoguļots visu tādu darbinieku šis viedokļu spektra daudzveidība. Un, ja skatāmies, kas notiek Švenkā, tad Švenkā šis atbildētības rādītājs visos veiktajos pētījumos, kurus mēs esam veikuši kopš 20. gada, 3 dažādi pētījumi, šis atbildētības rādītājs vienmēr ir bijis ļoti augsts, un šogad pētījumā viedokli pauda 96% Švenka darbinieku, ja? Tā ka absolūta darbinieku vairākuma balss, un tas liecina, ka darbinieki ir gatavi sniegt un dalīties ar savu šo viedokli, un liecina arī par tādu augstu darbinieku tādu iesaistes līmeni. Tā kā jā. Ar darbinieku pētījumiem strādājam mēs daudz, bet jāsaka, tik augstus šos atbildētības rādītājus izdodas sasniegt ļoti retiem uzņēmumiem, tā ka tā ir tāda ļoti liela jūsu tāda vērtība un noteikti arī jūsu tāda stiprā puse, ja šī iedzīvinātā viedokļa paaugšanas kultūra, un tas ir arī tāds būtisks aspekts, kas jūs attiecīgi ir atšķir arī no virknes tādiem citiem uzņēmumiem. Šī savas balss paušana un pārliecība, ka mana balss tiks sadzirdēta, uzklausīta, un kā arī man kā tādam parastam ierindas darbiniekam ir iespēja ietekmēt arī kaut kādus procesus uzņēmumā, ir tāda izteikta tāda jūsu spēcīga vērtība un stiprā puse, salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, to noteikti sargājiet un lepojieties arī ar to. Lūk, un varbūt, Paldies. Vēl viena lieta, kas man noteikti arī, ko es vēl vēlētos arī uzteikt attiecībā par stiprajām pusēm mēs runājam un tādu salīdzinājumu, kā tad jūs izskaties pret citiem uzņēmumiem. Tas, ko es vēlētos izcelt, arī ir tātad salīdzinoši lielais darbinieku, kurus mēs dēvējam par virzītājiem skaits uzņēmumā Švenk. Proti, tas ir tādi darbinieki, kas ir tādi ar ļoti augstu lojalitāti, kas tic organizācijas tādiem mērķiem, viņi ir konkurētspējai, viņi ir apveltīti ar tādu augstu pašinstīvu, ļoti motivēti, ja? Un caur savu tādu motivāciju un iedvesmošanu viņi attiecīgi iedvesmo arī citus darbiniekus. Un kopumā tad 40% Švenka darbinieku ir raksturojami kā šie virzītāji, un tas ir ievērojami krietni vien vairāk nekā tas ir vidēji Latvijas uzņēmumos. Ja? Vidēji Latvijas uzņēmumos tie ir pēc mūsu etalona rādītājiem 18%, tad katrs 5. darbinieks. Tā ka šī ir vēl viena tāda ļoti izteikta pozitīva iezīme, kas jūs būtiski atšķir arī no tādiem pārējiem Latvijas uzņēmumiem. Vai jūs veicot šos pētījumus, esat arī novērojuši, tādu, runājot varbūt par kopējām tendencēm, izmaiņas atkarībā no tādiem lieliem globāliem vai nacionāla mēroga vai reģionāla mēroga notikumiem, piemēram, tur pandēmijas konteksts, ģeopolitikas konteksts vai ekonomiskā situācija valstīs vai reģionos, vai tas kaut kā kopumā tā var novērot kaut kādu saistību arī ar rezultātiem šajā laikā veiktos pētījumos? Jā, jebkuri lielāki notikumi vai ekonomiskie satricinājumi vienmēr atstāja arī kādu nospiedumu, tādu pēdu arī tādā darbinieka noskaņojumā. Ja? Tas, cik es droši vai pārliecināti jūtos savā šajā darba vietā. Ja? Un līdz ar to esmu varbūt arī gatavs mainīt darba devēju un varbūt aktīvi lūkojos pēc kaut kādām citām alternatīvām, jo darba devējs varbūt netiek tik ātri līdz kādām izmaiņām vai tomēr pieņem šo lēmumu turpināt savu sadarbību ar esošo darba devēju. Un pētījumos skatoties arī tādu ilgtermiņa dinamiku, vienmēr pastarpināt mēs redzam jebkuras tāds ekonomiskā šis šūpošanās un svārstības, kā arī nenoliedzami arī tādu jaunu tendenču ietekmi. Un ja skatāmies tādā laika nogrieznī, kaut vai par pēdējiem 5 gadiem, tad nenoliedzami tie ir bijuši 2 lielākie satricinājumi, kas mums ir bijuši, kas ir spilgti atspoguļojušies arī darba ņēmēju tādos noskaņojumos,
noskaņojuma indikātoros, jā, uz darbinieku piesaistības šo te rādītāju izmaiņām, uz darbinieku apmierinātību, lojalitāti, un līdz ar to arī tādu atvērtību jaunām darba iespējām. Nu, kā zinām, šis te 20. 21. gads, šis te pandēmijas periods, jā, viņš iezīmējās ar tādu vispārēju tādu nedrošību, tādu vērtību pārskatīšanu, un reti arī tādu novērtējumu, ka darbs man vispār ir šodien un ar attiecīgi ir rīt, ja? Un attiecīgi atspoguļoties arī darbinieku šajā piesaistības rādītāja tādā pieaugumā šajā laika posmā. Vidējais darbinieku piesaistības līmeņa pieaugums bija vērojams tādos vairumā Latvijas uzņēmumu un sasniedzot arī tādu maksimālo pīķi, kopš Kantara vispār mēs veicam šo darbinieku piesaistības rādītāju etalonu mērījumus. Nu, savukārt šim Covid periodam attiecīgi sekoja jau tāda lielāka atvērtība un tāda tāda nosīt lielāka tāda atvērtība un arī piesaistības rādītāja līdz ar to tāds kritums, ja, kas bija lielā mērā saistīts ar nespēju darba devējiem tikt līdzi, varbūt tik ātri šīm te inflācijas lielajām izraisītajām dažādām ietekmēm, kas mums bija 22. 23. gadā novērojams, ja, kad darba ņēmēji līdz ar to tā kā izteiktāks lūkojās apkārt pēc tādām jaunām darba iespējām, ja, jo nereti tiešām darba devēja piedāvājums nespēja tik ātri un dinamiski tikt rekorda augstai inflācijai līdzi mums. Bet, pielāgojoties darba devējiem, esam mēs nonākuši atkal šajā laika tādā posmā, kas ir raksturojams vairāk ar tādu stabilitāti, jā, un līdz ar to mēs redzam arī, ka šis te piesaistības indeks attiecīgi arī stabilizējās. Nu, lūk, tā ka valstī notiekošiem procesiem vienmēr ir ietekme un līdz ar to darba devējiem ir jātur šeit roka uz pulsa, lai laicīgi arī noķertu kādas izmaiņas arī savā šajā darbinieku tādā noskaņojumā un attiecīgi uz tām arī tātad reaģētu. Un patiesībā šis darbinieku pētījums ir ļoti lielisks tāds rīks un instruments, lai laicīgi arī reaģētu uz šīm jebkāda veida tādām izmaiņām. Paldies, jā, un ja mēs raugāmies atkal uz to lielo bildi, visaptverošo pētījumu un tā rezultātiem, attālinoties varbūt tieši no mums kā atdalīta uzņēmuma, bet no mums kā darba ņēmēja kopuma Latvijā, runājot par tām lietām, kas cilvēkus pietur vai piesaista darba vietai un atkal pie tām, kas mudina raudzīties uz jaunām iespējām, vai šeit jūs saredzat kaut kādas spilgtākās lietas un kā tās tendences arī mainās pa gadiem vai laika gaitā? Varbūt sāksim ar tādu status quo un tagadni, kas ir tās varbūt kritiskākās lietas, ko cilvēki ir norādījuši dažādos pētījumos, kas varbūt viņiem šķiet vislielākie problēma jautājumi viņu darba vietās. Patiesībā ir jāatcerās, ka katrs uzņēmums viņš ir kā tāds dzīves organisms, ko veido daudz un dažādi šie aspekti, kaut vai nozares specifika, kādā šis uzņēmums strādā. Skaidrs, ka IT nozares uzņēmumam būs pavisam citas prioritātes nekā varbūt tas ir tirsniecības vai ražošanas nozares uzņēmumiem. Bet, ja mēs skatāmies varbūt arī uz tādu tēmu loku un tādu kopsaucēju, tādiem kritiskākajiem aspektiem, tad es teiktu, ka darbinieku novērtējums, ar to saprotot ne tikai tādu materiālo novērtējumu, proti šo te darba samaksu un tās varbūt tādu atbilstību tirgus situācijai vai tādu, kaut kādu papildu labumu grozu, bet arī tādu nemateriālo novērtējumu jau tādā, plašākā nozīmē, domājot jau par tādu darbinieku paveiktā darba novērtējumu, par tādu atzinību, no kolēģiem, tiešā vadītāja, augstākās vadības. Tā ir viena no tādām top lietām, kas nereti arī izkristalizējas uzņēmumos kā tāda pilnveidojamā joma, un starp citu arī švenka šis aspekts ir izkristalizējies kā tāds, kas ļoti būtiski ietekmē šo darbinieku piesaistību. Tā ka kolēģim no sirds pateikts paldies par paveiktu darbu, vai tiešā vadītāja uzslava vienmēr būs tādā lielā vērtē, lai darbinieks justos labi šajā darba vidē, un tās nereti varbūt ir arī tās tāds mazās lietiņas, ko var paši darbinieki veikt
savos šajos kolektīvos, iedzīvinot šo te prasmi novērtēt otru atzinīgi. Tā ka tāda lieta, kas mums latviešiem ļoti pieklibo, ja, jo mēs neesam raduši paust savas šīs emocijas, savu prieku, arī tādu pateicību, ja, bet tajā pašā laikā gaidām to no citiem. Bet tajā brīdī, kad darbinieks to saņem, ja, veidojas virkne arī tomēr tāda fizioloģiska procesa cilvēka organismā un nenoliedzami kāpj viens no kaut vai hormoniem, kas mums ir dopamīns, kas mums ķermenī ir atbildīgs par prieku un šo te laimes sajūtu, ja, un nenoliedzami laimīgāks, priecīgāks, tas ir arī apmierinātāks cilvēks, ja, līdz ar to patīkamāks saviem kolēģiem, arī motivētāks darbinieks un līdz ar to arī tāds produktīvāks. Tā ka noteikti es aicinu vienam otram teikt atzinīgus vārdus, paldies par šo te paveikto un varbūt šo soli spērt arī pašam pirmajam un pateikt to savam komandas biedram, nevis gaidīt, ka man kāds cits šo atzinību par paveikto sniegs no malas. Tā ka veidojam, radām paši šo attiecīgi šo atmosfēru kolektīvā. Un jā, tāds varbūt arī interesants fakts, mēs Kantar šo pavasaru veicām tādu ļoti interesantu pētījumu par darbinieku labbūtību un kas par to ir atbildīgs uzņēmumā. Ja? Un rezultāti liecināja, ka 2/5, ja tātad 42% darba ņēmēju skatījumā šo darbinieku labbūtību uzņēmumā galvenokārt tā ir tāda organizācijas atbildība, ja? Bet tikmēr katrs trešais, tātad 31% darba ņēmēju uzskatīja, ka tā ir tomēr tāda appusēji dalīta atbildība organizācijas un darbinieku starpā, un es ļoti aicinātu tomēr uztvert arī tādu labbūtīgu vides veidošanu kā tādu appusēju atbildību. Un arī pašiem darbiniekiem iesaistīties arī tādā labā būšanā savā darba vietā un arī darba vidē. Jā, ļoti labs aicinājums, manuprāt, tieši tā, jo ir jau tā lielā vide, kurā mēs dzīvojam, bet mikroklimats un tas, kas notiek mūsu ikdienas saziņā, tas noteikti ir mūsu pašu ziņā, un tam ir ļoti liela loma. Un te jūs vienlaikus arī atbildējāt, tā kā to jautājumu, kas piesaist, kas tad ir tie kritiskākie aspekti, kas varbūt liek raudzīties uz citurieni, un kas tad savukārt piesaista. Mums principā šī atbilde pārklājas, ka tas ir tās lietas, kas ir būtiskas. Vai ir arī kaut kā laika līnijā jūs veicat savu pētījumu, ja nemaldos, no 2007. gada, un tad pietiekami jau ļoti ilgs laiks, ļoti daudz pārmaiņu sabiedrībā, vai te jūs redzat tādas arī lielās tendences, ka pirms varbūt 7. gadā darba ņēmējiem bija visbūtiskākās kaut kādas vienas lietas, kāpēc viņi palika savā darba vietā, un tagad tas ir mainījies? Jā, jūs jau minējāt, kopš 2007. gada, tas ir jau vairāk kaut krietni jau kā 15 gadus, Kantar reizi gadā veic tādu saukto pievilcīgāko darba devēja tēlu pētījumu, kur mēs meklējām atbildes, kas tad darba ņēmējiem un arī tādiem topošajiem jaunajiem speciālistiem, studentiem ir svarīgs darba devēja izvēle, un ko tad viņi no tā sagaida, un kur tad ir šie pievilcīgākie tādi Latvijas darba devēji, un kas viņus attiecīgi raksturo. Likumsakrīgi, jā, ka sabiedrība un arī tās vērtības, protams, viņas laika gaitā mainās, un līdz ar to arī mainās arī šīs prasības pret darba devējiem, pret darba vietu, jā, un mainās arī uzskati, kas tad ir tāds pievilcīgs, labs darba devējs. Ja vēl pirms gadiem 10 mēs runājām daudz un dikti, un svarīgi darba devēja izvēle bija tieši tāda fiziskā darba vide, jā, tāds labs fiziskās darba vides tāds nodrošinājums, aprīkojums vai tas, ka tiek nodrošināti man kādi papildu labumi, kā piemēram veselības apdrošināšana vai nodrošināts visas sociālās garantijas, jā, visi nodokļi nomaksāti. Tad šodien tas mums sen vairs nav tādā dienas kārtībā, un šos aspektus mēs pieņemam kā pašus par sevi jau tādus saprotamus, ja, ka tie darba devējiem ir tādi jānodrošina jau pēc tāda, bezmaz jau bez tāda noklusējuma, ja. Un reti, ja darba devējs darba sludinājumā norāda, ka, ja tu nāksi pie
mums strādāt, tad tev tiks nodrošināts visas sociālās garantijas, un tad tas tiek jau uztverts tomēr par tādu slikto toni. Nu šobrīd, ja mēs runājam par šobrīd, tad šobrīd joprojām darba devējā izvēlē nosakošai ir šie materiālie iegūmi, jā, proti šis saņemtais atalgojums, dažādi papildu labumi, arī šī drošības stabilitāte par savu darba vietu, jā, bet tas varbūt, par ko šobrīd runā aizvien vairāk, jā, un kas ir kļuvis arī tādā dienas kārtībā, tā ir tāda labbūtīga darba vide. Nu, proti tāda laba būšanas darba vidē, darba vietā, darbā, jā, tātad, kur es strādāju, gan no šīs fiziskās puses, gan arī no tādas psihoemocionālās pašsajūtas puses. Tas, lai es tiešām šeit labi justos, ka es varu salīdzvarot savu privāto darba dzīvi, jā, kas ietver dažādus, katras nozares varbūt arī tādai specifikai pielāgotus darba režīmus, jā, un no tāda elastīguma darba veikšanā, vai hibrīddarbs, vai attālinātais, vai elastīgs māju darbs, arī tāda elastība šī darba veikšanā. Nu, arī tas, ko mēs jau pēdējos gados ļoti izteikti redzam, ka tātad pēdējos gados pieauga arī vēlme pēc tāda darba jēgpilnuma, ka no sava paveiktā es tomēr redzu arī tādu pievienoto tādu vērtību. Nu, jā, tā, ka šīs prasības viņas laika gaitā mainās pret darba devējiem, un noteikti attiecīgi darba devējiem ir jābūt arī gana elastīgiem, lai tām arī pietiekami ātri un laicīgi arī pielāgotos. Nu, mani ļoti iepriecina jūsu atbilde ar to, ka mūsu kā sabiedrības prasības aug. Tas nozīmē, ka notiek attīstība, jā, un to, par ko mēs priecājāmies pirms kāda laika, mēs jau uzskatām par pašsaprotamu. Tā kā laba ziņa, manuprāt. Jā, nu tā ir noteikti ļoti, ļoti laba ziņa, jo izaugsmē ir jābūt, un tas ir pamatā, lai arī lietas noritētu pareizajā virzienā. Un tas, ko varbūt arī no savas puses tādā gribēju arī varbūt izcelt un pieminēt, ar ko noteikti vajadzētu jums savā pusē arī lepoties, tas, ka vispār pie jums darbinieku pētījums tiek veikts, ka tiek darbinieku viedoklis uzklausīts, jo patiesībā tā ir diezgan tāda unikāla iespēja, ja? Un ne visos uzņēmumos šī unikālā iespēja darbiniekiem tiek dota, tā ka noteikti aicinu darbiniekus paust savu viedokli arī turpmāk darbinieku pētījumos un novēlu noteikti abām pusēm, gan pašiem darbiniekiem to novērtēt, ka viņi tiek iesaistīti uzņēmuma procesos, gan patiesībā ar uzņēmuma vadībai novērtēt šo darbinieku pausto viedokli, kas savā ziņā vienmēr būs tāds pilnvarojums darboties vienā vai attiecīgi otrā virzienā, ko ir apstiprinājuši paši darbinieki. Paldies! Brīnišķīgs novēlējums. Ceru, ka visi kolēģi ieklausīsies, esmu pārliecināta, ka tā būs, un ar šo arī noslēdzam mūsu sarunu. Paldies, Ilze, par jūsu laiku, par interesanto sarunu, un tad jau veiksmīgi citos pētījumos. Noteikti. Uz tikšanos noteikti pēc 1,5 gada 4. švenka veiktajā pētījumā. Jā, sarunāts. Otrais deglis. Turpinot tematu par darbinieku apmierinātību uzņēmumā, kas jau iepriekšējā sarunā tika atzīmēta kā rekorda augsta, uz sarunu aicinājām Uzvedība LV vadītāju Līgu Bērzi. Sveika, Līga! Labdien! Līga, lūkšu tevi vispirms iepazīstināt ar sevi un tavu profesionālo darbību. Man ir tādas 3 lielas lomas ikdienas dzīvē. Mans tiešais darbs ir saistīts ar psihoemocionālajiem riska faktoriem darba vidē, un lielāko daļu no sava laika, sava profesionālā laika es pavadu, lai uzņēmumiem palīdzētu veidot harmonisku darba vidi. Un es arī palīdzu mediācijā, sarežģītākās konflikta situācijās, faktiski tur, kur jau situācija ir nokaitēta un kur tiešām ir vajadzīga kāda palīdzība no ārpuses. Mana mīļākā daļa ir, es esmu Uzvedība LV vadītāja, un mēs izstrādājam dažādas spēles, dažādus instrumentus. Arī mēs dodamies skolā, kur mēs risinām vardarbības situācijas.
klasēs, un arī mums ir brīnišķīgs bloks, ar ko es arī ļoti lepojos, un mēs izstrādājam dažādus materiālus. Un trešais, es jau 10 gadus esmu arī biedrības Latvijas autisma apvienība vadītāja, un tāds iekļaujošās izglītības un darba vides lauks arī ir manos pirkstu galos, bet tā noteikti būs cita tēma. Kontekstā ar aizvadīto Švenka darbinieku apmierinātības pētījumu, kurā darbinieki, protams, cita starpā novērtēja arī darba vidi un darba apstākļus, piedāvāja mums runāt par to, ko ņemt vērā un ko mēs varam darīt kopā labāk, citādāk, lai nodrošinātu veselīgu, drošu un iekļaujošu darba vidi. Proti, runāsim par sensoro uztveri darba vidē un kāda ir tā saistība ar stresu un izdegšanu darba vietā. Es ceru, ka es pareizi noformulēju tēmu. Jā, brīnišķīgi, ļoti labi formulēta tēma. Un es ceru, ka mēs šodien šajā sarunā ļausim jums paskatīties uz darba vidi un arī vispār uz apkārtējo pasauli no pilnīgi cita redzes punkta. Iespējams, ka jūs jau esat aizdomājušies par to, bet iespējams, ka daudziem no jums arī būs kāds jauns aspekts šī sensorā uzvedība. Nu, lūk tā, tad kas ir sensorā uzvedība? Kā tu zini, kā jūs zinat, ka mēs pasauli uztveram caur dažādām maņām, un tās dalās tādās 6 lielās grupās – redze, oža, garša, dzirde, tauste, kustība, un vēl atsevišķi izdala interesantu sadaļu, par ko runā ārkārtīgi maz, kas ir introceptīvās maņas, kas ir iekšējās sajūtas, ka, piemēram, ir cilvēki, kuri ļoti slikti uztver karstumu, piemēram, var gadīties tā, ka viņi var pieskarties karstam priekšmetam un uzreiz nepamanīt, ka viņi ir pieskārušies, jo viņiem ķermenis savādāk reģistrē sāpju sajūtu. Tāpat tās ir cilvēki, kuri nejūt, kad viņiem vajag iet uz toleti pēc dabiskajām vajadzībām, un tādi, starp citu, ir daudz vairāk nekā mēs iedomājamies, jā, kas nejūt sāpes. Jā. Mums, piemēram, ir bijuši gadījumi arī darba vietā, kur vīrietis novelk cepuri, un izrādās viņam ir pārsista galva, bet viņš pat nemaz nezina, kur viņš ir savainojies, un viņš nemaz arī šīs sāpes nav jutis. Jā, ka tā kā šādi gadījumi ir, un starp citu, tie darba vidē ir daudz biežāki, nekā mēs iedomājamies, un iespējams, ka tas arī varētu kādam kaut ko palīdzēt izskaidrot. Nu, lūk, bet ja tev nav iebildumi, tad šoreiz mēs varētu runāt par klasiskajām maņām, tātad redze, oža, garša, dzirde, tauste un kustība. Tātad, kas ir sensitivitātes? Tas ir tā, kā mēs uztveram pasauli, un mēs redzam, dzirdam, saužam, sajūtam, izgaršojam, bet ir cilvēki vai ir situācijas, kad mēs to jūtam daudz intensīvāk nekā vajadzētu, vai arī mēs nejūtam tā, kā mēs to jūtam pareizi. Un to sauc par hipersensitivitāti, tad, kad mūsu visas maņas ir sāsinātas, vai tā ir hiposensitivitāte, kad kaut kādu apstākļu dēļ ķermenis kādā laika posmā nespēja reģistrēt ienākošo šo te sensoro informāciju pietiekami intensīvā veidā, un tas arī var radīt draudus veselībai. Jā, ja, piemēram, cilvēks nejūt slāpes, viņš var noģībt, vai, piemēram, cilvēks nejūt izsalkumu, jā, un tad darba kolēģiem ir jāatgādina, hei, tev ir jāpēd, savādāk tu noģībsi, jā. Un tā. Un kas ir tāda interesantā lieta, ka ir cilvēki, kuriem šī te hipersensitivitāte vai hiposensitivitāte ir paaugstināta visu laiku. Tie lielākajā daļā gadījumi ir cilvēki, kuriem ir, piemēram, autiskā spektra traucējumi, UDHS, citi funkcionālie traucējumi, bet tā interesantā lieta ir tāda, ka 90% gadījumā arī tad, ja mums ir trauksme, stress, izdegšana, nogurums, arī mūsu maņas mainās. Un es ticu, ka arī tev ir bijusi situācija, kad tu, piemēram, nogurumā darbā jūti, ka viss paliek par skaļu. Tieši tā. Un daudz, kas sāk kaitināt, jā. Vai tur atvērts loks, vai kaut kādas gaisma, ņirboņa. Jā, piekrīt.
Jā, tieši tā. Un šajā brīdī, kas notiek, mēs paliekam ļoti sakaitināti un mums sāk kaitināt blakus esošie darbinieki. Piemēram, mums liekas, ka viņi par skaļu sarunājas, iespējams, ka viņi pat par skaļu mirkšķina, tur ēdienas marža traucē, un mēs paliekam ļoti kašķīgi. Un tu noteikti esi dzirdējis arī darba vidē tādu joku, ka kāds paliek nervos, tas saka, aizej pabaro viņu. Ja? Jo viņš iespējams pats nereģistrē, ka viņš ir mainījis uzvedību izsalkuma dēļ. Bet ja to nereģistrē neviens, darba vidē radīsies konflikta situācijas. Tajā brīdī, tad, kad mūsu maņas ir sāsinātas, mēs vairs neesam produktīvi, mēs koncentrējamies uz sāpēm, mēs koncentrējamies uz troksni, mēs koncentrējamies uz gaismām, mēs vairs nedzirdam, ko mums saka. Mēs palaižam garām nozīmīgu informāciju, mēs kļūdāmies, un šīs kļūdas, tās ir vai no kļūdas, kas vienkārši nes zaudējumus, paldies Dievam, bet tās var būt arī kļūdas, kas rada traumas. Kas ir būtiski cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts redzes jutīgums, viņiem ir ļoti, ļoti nepatīkama sensora pieredze uz super gaišām telpām. Jā, kad varbūt tu esi pamanījusi, ka ir cilvēki, kam patīk pat strādāt puskrēslā, un tu kā darba aizsardzības eksperts ienāc iekšā, un tu saki, kas vispār šeit notiek, dzēšat iekšā gaismu, tas nav atbilstoši normatīvajiem aktiem. Jā, mēs ieslēdzam iekšā gaismu, un cilvēks nevar pastrādāt, jo tāpēc, ka viņiem sāp galva. Jā, un tad parasti bieži vien šie cilvēki, kas staigā saules brillēs vienmēr, ārtelpās viņš ienāk iekšā, viņš arī nesā saules brilles, un visiem liekas, ka viņš grib būt stilīgs un psiholoģiski kaut kāds tur neiederīgs, un viņš kaut ko grib slēpt, bet patiesībā viņam ir ļoti, ļoti grūti. Ja? Un tagad ir cilvēki, kam ir pazemināts redzes jutīgums, un ar cilvēkiem, kam ir pazemināts redzes jutīgums, tā interesantākā lieta ir tāda, ka ļoti no viņiem daudziem ir daudz labāk izteikta periferā redze un samazināts fokus centrālajā redzē. Ko tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem būs grūti tev skatīties acīs. Jā, un mēs pat esam satikuši pieaugušos, kuri saka, ka man no skatīšanās uz cilvēkiem sāp galva, jo tāpēc, ka tev ir ļoti, ļoti jāfokusējās, bet tajā pašā laikā, tā, ka mēs skatāmies blakus, tev liekas, ka viņš uz tevi neskatās, bet patiesībā viņš pamana visu, viņš ievēro visu. Tā ir liela, tāda plaša tēma, ļoti niansēta. Un viņa ir vajadzīga, tu saproti, kāpēc mēs arī viņu liekam kopā ar stresu un izdegšanu. Jā, jo tāpēc, ka ja piemēram, ir dienas gaismas lampas, un kuras raustās cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts redzes jutīgums, viņi pamanīs šo te lampu raustīšanos daudz ātrāk nekā citi cilvēki. Un viņu smadzenes reaģēs uz to, pirms citi reaģē, jā, un tāpēc arī tā prasība ir, un es aizēju uz telpām, un es skatos, wow, viņiem ir matētie šie vāki priekšā, jo te viņi to ņirbēšanu balansē, un tam man ir skaidrs, ka tā ir darba vide, kas tiešām arī domā par cilvēkiem, jo mēs sākam reaģēt uz sensārajiem kairinājumiem daudz ātrāk, pirms mūsu ķermenis to ir pamanījis, un pirms mēs esam apzinājušies to. Tāpat tās arī šīs te lampu sīkšanas, tāpat tās šīs te augsto frekvenču skaņas, kas ir ļoti izplatītas arī tavā darba vidē, jā, un cilvēkam ir tā sajūta, viņam jāiet uz darbu, viņam ceļās stress, jā, un viņš nesaprot, kāpēc viņam šis stress ceļās, bet patiesībā tas ir tikai tāpēc, ka jā, tur ir šis te troksnis, kuru viņš nevar izturēt. Tu minēji šīs sensitivitātes, redze, oža, garša, dzirde, tauste un kustība. Varbūt tu varētu līga raksturot, teiksim, tās būtiskākās nianses katrai no tām, teiksim, kuras ir visbiežāk darba vietā sastopamas un vai par kurām, vai tiek vai netiek saņemtas sūdzības un teiksim, radītas tās iespējas to novērst, pielāgot to darba vidi cilvēkiem, lai viņiem šīs sensitivitātes mazinātu un padarītu viņus tā kā produktīvākus un efektīvākus. Es domāju, ka visbūtiskākais tavā gadījumā ir tauste, jo tauste ir mūsu faktiski vislielākais, arī āda ir mūsu vislielākais maņu orgāns, ja? Un līdz ar to tajā brīdī, ja tev būs virsū nepiemērot individuālās aizsardzības līdzekļi, tu viņus nespēsi valkāt, un
tu viņus ņemsi nost katrā brīvā brīdī, kad darba aizsardzības eksperts nebūs tuvumā, un nelaimes gadījums faktiski tas nav vai, bet tas ir kad notiks, ja kaut kāda nelaime. Veidojot šo te praksi, kad, hei, ja tev spiež zābaki un tu atsakies viņus vilkt, nāc pie mums, mēs meklēsim risinājumus, jo ar zābakiem ļoti viegli var atrisināt, bieži vien viņi nepareizi viņus sašņorē. Vai bieži vien viņi paņem vai nu pusizmēru lielāku vai pusizmēru mazāku, jo, lūk, ziemā būs augsti, man vajadzēs zeķi ievilkt, ja? Un tās ir tā mūsu seno latviešu gudrība, ja, ka mums ir grūti sevi pieradināt, ka mums vajag tieši to izmēru, kas mums ir nepieciešams, ja, lai mēs arī justos labi, mēs justos droši, un ja tiešām ziemā tā zeķi ir vajadzīgi, tad ej atkal pie komandas un prasi man salst kājas, pērkam to zeķi. Ja, jo tajā brīdī, ja kaut kas berzīs, ja kaut kas grauzīs, ja kaut kas spiedīs, tu vairs nespēji sakoncentrēties uz to darbu, ko tu dari, tev ir milzīgs diskomforts, un šajā brīdī cieš tavs ķermenis un cieš apkārtējie. Ja, atkal tu nespēji koncentrēties uz to, kas ir teikts, un atkal ir stress, atkal viss aiziet pa gaisu, atkal tu ej uz darbu, un tev ir tā sajūta, ka es ciešu. Nu, lūk, tā kā tas ir par tausti, ja, kad ir cilvēki, kuriem ir paaugstināts taustas jutīgums, kam tiešām viņiem vīles berzīs, un tie var būt arī ļoti spēcīgi vīrieši. Tas nav saistīts ar to, ka es esmu trausla sieviete, tāpēc man kaut kur spiež tā kā princese uz zirņa. Nē, tāpēc, ka katram ir sava ādas īpatnība. Piemēram, ir cilvēki, kas nevar nostāvēt troksnī, nevis tāpēc, ka tur ir troksnis, bet tāpēc, ka vienkārši skaņas viļņa vibrācijas sitas uz ādu. Un no otras puses ir atkal cilvēki, kas meklē to. Ja tu zini, viņi iet uz koncertiem, viņi stāv tieši pie tumbām, un viņi gūst baudu no tā, kā tas ķermenis vibrē. Ja, un tad atkal mums ir jāskatās, jo cilvēki, kuriem ir pazemināts taustas jutīgums, viņi atkal meklē kaut kādus šos te sensoros kārinājumus, viņi var izturēt milzīgu sensoro slodzi, viņi var izturēt lielas vibrācijas, un viņi nemaz nenogurs no tā. Jā, bet atkal, par ko mums ir šajā gadījumā jārunā arī arodārstiem un arī darba aizsardzības speciālistiem, ka viņi var nepamanīt to brīdi, kad viņiem sāp. Viņu sāpju slieksnis ir daudz mazāks, var gadīties tā, ka viņi atnāk ar zilumiem un viņi nesaprot, no kurienes tie zilumi ir radušies. Jā, un tad mums viņam ir jāpalīdz sameklēt, hei, kas notika šajā dienā, lai mēs nepieļautu, ka šie te ķermeņa zīmes beigās pārvēršas jau kādos nelaimes gadījumos, jo tikai tāpēc, ka viņi ir palaiduši kaut ko garām. Nu, lūk, un tad trešā lielā maņa, kas ir būtiska tavā darba vidē, ir dzirde. Kāpēc? Jo tāpēc, ka lielākajai daļai cilvēku nogurumā, stresā, uztraukumā, izdegšanā, depresijā dzirdes jutīgums palielinās. Un šajā brīdī daudziem cilvēkiem iestājas sajūta, ka tu dzirdi visas skaņas vienlaicīgi. Un tajā brīdī, tad, kad tu dzirdi visas skaņas vienlaicīgi, tavas smadzenes nedabū resursus, lai izšķirtu galveno skaņu. Jā, un tad ir šīs efekts, ko es arī teicu, ka tu koncentrējies, lai tu dzirdētu, bet tu neko nedzirdi. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi instruktāžās, lai darba vadītāji, lai arī visi tie, kas instruktāžas vada, arī darba aizsardzības speciālisti sniegtu vizuālu atbalstu. Jo tāpēc, ka tajā brīdī, tad, kad tu nedzirdi, tā kā ir iestājas tas, kā bērniem saka, pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Tev noteikti arī ir bijis tāda situācija, kad tu prasi, hei, kur ir tā lieta, kur man iet, un tev izstāsta pa detaļai, un tu izej ārā pa durvīm, un tu neatceries neko. Jā, tā kā šajā brīdī stresā, izdegšanā, trauksmē mums samazinās vispār spēja uztvert verbālo informāciju, apstrādāt to un atcerēties. Jā, un tev varbūt sajūta, ka ka tu 2 stundas klausies sensoros uzvedības lekciju, un tas ir tik interesanti un tik vērtīgi. Tu aiztaisi ciet datoru, un tu domā, par ko tas bija.
un tu neko neatceries. Jā, tā kā, un atkal mums ir jāpievērš šim uzmanība, gan kā komandai, gan arī, protams, katram individuāli, kā es uztveru. Nākamais, kas vēl ir būtiski cilvēkiem, kam ir paaugstināts dzirdes jutīgums, viņiem traucēs mazas skaņas. Es nezinu, vai tev ir bijusi situācija, kad tu ceļo un viesnīcā ir pulkstenis, kurš tikšķi, un tu celies naktī augšā, lai ņemtu ārā baterijas. Jā, kad ir cilvēki, kuri nespēja koncentrēties sapulcē, jo tāpēc, ka tur blakus ir printeris vai ventilators rūds, jā, vai tā kā šeit ir atvērts loks un ārā kaut kas zāģē, mums tas netraucē, jo es ceru, ka arī tu esi labi atpūtusies un fokusējusies, bet ir cilvēki, kuriem šīs te frekvences ir tīpaši augsta viļņa frekvences sagādā neizturamas sāpes un mokas un kā tu pateiksi, kā pieaugušais cilvēks, es atvainojos, es nevaru izturēt. Un mēs zinām arī tehnikumos, ka ir cilvēki, kas pāriet no metāla apstrādes uz kokapstrādi, ja, kas maina arī šo te jomu, un līdz ar to tādai labbūtībai ir vērts aprunāties ar kolēģi komandām, kad vai tev ir kādas tās sensitivitātes, kas tev traucē darbam, un vai tev ir kaut kas, kas tev palīdz. Un tas arī tev izskaidro, kāpēc bieži vien tie konflikti vai radio būt kabinetā vai nebūt ir tik skaļi. Jo tāpēc, ka ja cilvēkam ir pazemināts šis te dzirdes jutīgums vai ja cilvēkam ir nepārtraukta vajadzība pēc sensorajiem impulsiem, viņam gribēsies visu laiku runāt, viņam gribēsies būt troksnī, viņam vajag pūli, viņam vajag mūziku uz skaļāko, jo tāpēc, ka viņa smadzenes sāk strādāt efektīvi tikai tajā brīdī, kad apkārtējā vide sasniedz noteiktu intensitāti. Ja mēs viņu samazinām, viņš aizpeld. Ja, un ja mēs to neizprotam, tad tādam, kas pieprasa izslēgt radio, var izveidoties dziļš naids ar to kolēģi. Ja, un viņiem abiem ir taisnība. Nu, lūk tā, un tad varbūt, ka pēdējo maņu, lai mēs tā viegli pārskrietu pāri par kustību. Jo tāpēc, ka par kustību mēs runājam nepiedodami maz, arī speciālisti runā ļoti nepiedodami maz, jo tāpēc, ka tu zini, kad ir šis te proprioceptīvā uztvere, kas ir maņas smadzenēs, kas atbild par ķermeņa reģistrēšanu telpām. Un tātad, ko tas nozīmē, ka varbūt es pamanīju, ka ir cilvēki, kas var iet cauri durvīm un viņi acitas pret stenderi. Un viņi taču redz, kur... es taču zinu, vai viņi iet garām kolēģim, un viņi zina, ka viņi iet garām kolēģim, un viņi ieskrien tajā kolēģī. Gadās, bet ļoti reti, pat ja tā sāk analizēt, tas ir kaut kādās atsevišķās situācijās un kaut kādos specifiskos apstākļos. Jā, un šie specifiski apstākļi atkal ir tieši tas pats, ko es arī teicu, kas ir nogurums, jā. Trauksme, depresija, kad mēs vairs nepievēršam uzmanību un arī ķermenis vairs nespēja dot ārā pietiekami daudz informāciju par sevi un arī saņemt informāciju par telpu. Un tad sākas šie nelaimes gadījumi, jā, ka kāds paklūp un es zinu, ka tas slieksnis tur jau ir gadiem un es eju un es arī klūpu. Jā, un ir cilvēki, kuriem ir tik ļoti jutīgs šis vestibulārais aparāts, ka, protams, ka mēs zinām, ka ir cilvēki, kas nevar lasīt mašīnā pa telefona īziņas, jo tāpēc, ka viņiem paliek nelaba dūša, bet arī ir cilvēki, kuriem veidojas trauksme, nelabums arī tad, ja, piemēram, viņiem ir jālec tajā brīdī, tad, kad abas kājas paceļās virs zemes, jā, viņu ķermenis zaudē jebkuru orientieri. Jā, un līdz ar to tas ir arī iemesls, kāpēc jūs arī aicinat lūdzu neleciet pāri šķēršļiem, ejiet apkārt, jo tāpēc, ka mums šķiet, kas tas ir, jā, tur 30 centimetri, bet patiesībā smadzenēs šo te šķērsli var reģistrēt savādāk, viņi var neaprēķināt pareizo attālumu, viņi var neaprēķināt pareizo distanci, un atkal mēs līdz nelaimes gadījumam esam tuvu. Un atkal tieši šajā brīdī, kad ir svarīgi saprast, ka ja mēs redzam, ka sākas šādi te paklupieni, pagrūšana, ja, šādi te maza neaprēķināšana,
tādi mazie incidenti, mums ir svarīgi apturēt savu ķermeni un paprasīt, hei, kas te notiek. Un arī paskatīties, ja mēs redzam, ka kolēģis tā paklūp un mēs redzam šos te mazos signālus, kas liecina, ka viņš vairs nav tik precīzs un viņš vairs šo te savu ķermenis vairs nereģistrē telpā, tad arī tā ir noguruma pazīme, ka mums jāpasaka, hei, klausies, paņemam 10 minūšu pauzi. Jā, un tas var arī ļoti daudz palīdzēt. Kā šīs sensorās sensitivitātes korelē ar šo ar stresu un to pašsajūtu, vai kā tās vienu otru ietekmē, vai sensorās sensitivitātes ir atkarīgas un to izpausmes no stresa situācijām, no noguruma, no tās pašsajūtas, vai otrādāk, vai tā pašsajūta ietekmē to, kā tās sensitivitātes izpaužās? Tas ir miedarbībā, tu jau arī pareizi pateici, un tās pamatlikums ir tāds, ka ja sākas kādas uzvedības problēmas jebkurā vidē, ja mēs varam paredzēt, kādos apstākļos kādas eksplozijas, nervozitātes, stresori notiks, mums pirmais ir jāskatās, ko mēs varam mainīt vidē. Un mēs varam sākt ar kolēģiem atklāti runāt, jā, vai ir par gaišu, vai ir par tumšu, vai ir par skaļu, par klusu ļoti reti, kad kādam ir, vai ir par maz skābekļa, vai ir par karstu, jā, vai taisnot otrādāk ir par augstu. Un sakārtojot vidi, mēs panākam to, ka stresa līmenis samazinās, mēs novēršamo un attiecīgi arī tie, kuri jau nāk stresā, kuri jau ir uz izdegšanas robežas, tajā brīdī, tad, kad viņi nonāk vidē, kur ķermenis jūtas drošs, jo tur ir kluss, un viņi zina, ka nekas neies garām, ka neviens viņam neuzgrūdīsies visu laiku, ja, jo ir cilvēki, kuriem pieskāriens sagādā sāpes, un viņiem nepatīk, ka darbā kolēģi saspiež rokas, un ka viņi apskaujās, un viņi to gaida ar pilnīgākām šausmām, tos apskāviena brīžus, ja, jo mums ir Latvijā kolektīvi, kur apskāviena kultūra. Tiešām? Darba vidē, jā. Jā, un ir cilvēki, kuriem ļoti nepatīk apskauties. Jo tāpēc, ka cilvēki smaržo katrs savādāk, un viņi katrs arī savādāk jūtas, un par smaržu mēs nemaz nerunājām, bet par to mēs arī varētu runāt ļoti daudz. Un šajā brīdī, tad, kad mēs sakārtojam šīs te mazās un arī lielākās sensitivitātes, stresa līmenis krītas darba vidē. Vai tajā ir jāiesaista kolēģi, vai viņiem pašiem būtu tas jāsaprot, vai tas ir jārisina kopā ar darba vadītāju, vadību? Daudzos gadījumos tas ir gan individuāli, jo mēs nevaram ielīst katra cilvēka ādā. Un it īpaši mēs, kuri jau esam mācījušies gadiem maskēties, kad pacieties, pagaidi, paklusē, esi labs, ja, mēs daudz nerunājam par šiem brīžiem, kas mums izraisa diskomfortu, it īpaši, ja citiem tas liekas sīkums. Un viņi var nesaprast, ka patiesībā tas, kas vienam ir sīkums, otrs to uztver kā neciešamas sāpes, ja? Un viņi bieži vien aiziet prom ar eksploziju, bieži vien viņi arī nevar parunāt, jo tāpēc, ka viņi ir tik ilgi cietuši, ka viņi maņas ir pilnībā pārņemtas. Jā, brīdī tā ir mūsu individuālā atbildība, apzināties, saprast. Noteikti kāds arī pēc šī podkāsta atklās par sevi jaunu, viņam likās, ka es tur tāda sniegpārsliņa, bet patiesībā nē. Tev ir tiesības justies tā, kā tu jūties, un mēs nevaram ietekmēt to, kā ķermenis jūtas. Ja? Un, ja mēs noslāpējam, tas ir tā, ko es arī teicu, ka mēs varam noslāpēt ātri, padzeršos vēlāk, tas atsauksies uz veselību un uz ķermeni savādākā veidā. Ja? Tas būs nogurums, tu zaudēsi fokusu, tu būsi nervos, tu izdegsi daudz ātrāk, tu nogursi daudz ātrāk, produktivitāte mazināsies. Mēs katrs esam tiešām ļoti individuāls, un mums šīs sensorās sensitivitātes katram var izpausties dažādi, un protams, ikdienas situācijās jau var rasties dažādi pārpratumi. Protams, ja, un vēl viena lieta par dažādiem, kas ir jāatcerās arī, ka ir cilvēki, kuri ir hipersensitīvi no rītiem.
Tu zini, ka ir cilvēki, ar kuriem tu nevari runāt no rītiem, viņiem visi par skaļu, viņiem viss traucē no rītiem. Ir cilvēki, kuri ir hipersensitīvi vakaros, jo tāpēc, ka viņi ir pārguruši, un tu zini, kad labāk kaut kādus jautājumus atstāt uz kaut kādu mierīgāku laiku. Dabiski cilvēki paliek ļoti hipersensitīvi pavasaros un rudeņos. Tas arī ir tā izskaidrojams arī ar šo te gada laiku maiņu, un tāpat tās arī nogurums, stress, depresija, trauksme, notikumi dzīvē ārpus darba. Jā, tāpat tās pilnīgi pietiek, lai tu būtu uz jau tādas neproduktīvas trauksmes sliekšņa, ja kolēģis nomaina smaržas vai dezodorantu un viss. Tas, kas ir būtiskākais un kāpēc mēs arī šeit sēžam ar tevi un runājam, ir tas, ka šīs ir maņas un lietas un nianses, kuras mēs parasti pat neapzināmies. Ja, mēs vienkārši redzam, ka mēs nogurstam vairāk, mēs redzam, ka mēs paliekam vairāk aizkaitināti, mēs redzam, ka mēs paliekam vairāk izklaidīgi, neiecietīgi pret kolēģiem, ka mēs atceramies mazāk kaut kādos gadījumos, ka mēs kaut ko palaižam garām, kas rada kļūdas, kas mums liek par mums sev slikti domāt, vide paliek trauksmaina, mēs redzam neiecietīgus kolēģus, kuri patiesībā varbūt ir kļuvuši tāpēc nervozi no mums, un tāpēc ir ļoti svarīgi šo tēmu pamest gaisā un, piemēram, paprasīt katram, kas tāds aspekts tev darba vidē palīdzētu, ko mēs vai nu varētu samazināt, vai taisni otrādāk palielināt. Un tad saprast, ko mēs varam darīt darba vidē, lai tiešām ik viens justos labāk, produktīvāk, efektīvāk, mazāk nogurtu, mazāk nonāktu tiešām uz tādas jau izdegšanas sliekšņa. Kā ar šo tikt galā? Tie ir individuāli risinājumi, un kolektīvajiem risinājumiem ir jānāk no individuālajiem risinājumiem, un šajā brīdī tiešām ir svarīgi zināt tās grūtības, ar kurām saskarās kolēģi, grūtības, kuras viņi atrisināt var paši, un grūtības, kuri viņi nevarēs atrisināt paši, jo tas, ko mēs, piemēram, piedzīvojam, ja kolēģis nevar sakoncentrēties darbām, tāpēc, ka vienkārši kāds neiet dušā, tad tam ir jābūt darba aizsardzības ekspertam vai vadītājam, kurš pasaka, ka, hei, klausies, vai tu zini, ka pieauguši vīrieši iet dušā vismaz reizi dienā vai 2 reizes dienā. Un ir cilvēki, kuriem šī ir strateģiski svarīga informācija, jo viņiem nekad dzīvē līdz šim nav pateicis to, ka pasaule strādā šādā veidā. Jā, ka tā tad ir lietas, ko mēs varam izdarīt individuāli paši, bet ir lietas, kuras ir jādara visam kolektīvam, un ir lietas, kuras ir jādara kopā. Tā ir noslēdzošā doma no manas puses. Es neko tev jaunu un unikālu nevaru piedāvāt, kā tikai runāt, jo tas ir tik bezgalīgi individuāli, un tā mēs mācam arī respektēt viens otru. Līga, liels tev paldies par šo sarunu. Es esmu pilnīgi droša, ka mēs tiksimies vēl kādā šveņu darbinieku podkāstā par kādām citām tiešām tādām nozīmīgām tēmām, lai mums dzīvot kļūtu vieglāk, kvalitatīvāk, lai mēs justos darba vidē droši, veselīgi, iekļaujoši. Līdz ar to ar nepacietību gaidīšu nākamo mūsu tikšanās reizi. Veiksmes darbiņos. Paldies tev liels! Paldies par iespēju būt šeit! Trešais deglis. Tikpat ļoti, cik mums ir svarīgi strādāt stabilā un drošā uzņēmumā, tikpat ļoti mēs vēlamies, lai darbā valdītu patīkams mikroklimats kolēģu starpā. To tiešā veidā ietekmē katrs no mums. Šoreiz domu degļa lielo jautājumu, ko tu dari, lai ikdienā padarītu savu komandas vai kolektīvu darbu savstarpējo attiecību ziņā patīkamāku, draudzīgāku, saliedētāku, uzdevām abām mūsu biroja administratorēm Brocēnos un Rīgā, kā arī vairākiem balvas gada darbinieks 2023 nominantiem. Uz jautājumu atbild vecākā finanšu grāmatvede Elīna Dzalbe. Lai savstarpējās attiecības kolektīvā padarītu draudzīgākas un patīkamākas, manuprāt, ir jāievēro pats vienkāršākais. Ir jābūt pieklājīgam pret visiem, nešķirājot cilvēkus, vai man viņš patīk vai nē. Lai arī kāds man pašai ir garas stāvoklis, nevaru savu slikto omu izgrūst uz kolēģiem. Tāpēc vienmēr piedomāju, ko saku. Ja neesmu īsti omā, tad labāk paklusēju.
jo ar savu neo-omu negribu sabojāt dienu citiem. Un, protams, no rītiem, kad nāku uz ofisu no stāvvietas, es vienmēr pasveicinu pretīmnācējus, kaut gan varbūt arī nemaz viņus nepazīst, kas tie tādi ir. Vai arī tie ir darbinieki vai sveši cilvēki. Kaut kā liekas loģiski no rītiem pasveicināt, jo tad uzreiz foršāka diena ir. Forši arī ir pateikt kaut ko labu vai izteikt kādu komplimentu kolēģiem. Ja es redzu, ka kādam varbūt nav tā labākā diena, tad es mēģinu kaut ko foršu pateikt, lai kaut nedaudz uzlabotu viņu omiņu. Protams, arī komandas saliedēšanās pasākumi uzlabo attiecības komandā, vismaz manā finanšu departamentā jau pavisam noteikti, jo parasti pēc šiem pasākumiem labs gara stāvoklis ir garantēts ļoti, ļoti ilgam laikam. Un, tad kopā pats galvenais ir pieklājība, nesamākslotība, patiesums un draudzīgums kolēģu starpā. Tad arī viss izdosies un būs prieks nākt uz darbu. Paklausīsimies, ko šajā jautājumā domā Brocēnu biroja administratore Aija Veigure. Ikdienā saliedēt cilvēkus apvienojot kādā labā noskaņā ir svarīgi, bet arvien grūtāk. Tas ir dažādu un pat globālu iemeslu dēļ, man šķiet. Man patīk, ja kolēģi savu pauzes kafiju izvēlas baudīt blakus manai darba vietai. Bieži gadās tā, ka sabiedrībā, televīzijā, kādās aptaujās, debatēs ir pacelta kāda smalka, jūtīga, filozofiska tēma. Un tad tādā brīdī mans jautājums kolēģim, kā tev šķiet un ko tu domā par to, attīstās tik interesanti un emocionāli, ka katrs, kas tuvumā vai netālu, iesaistās, izsaka savas domas, un nu jau mēs esam 3, un 5, un 7, un tad mūsu 10 minūšu kafijas pauze ir izvērtusies skaļa, interesanta un vērtīga, kā jau brīnišķīgam kolektīvam. Aija minēja sarunas, un līdzīgu viedokli pauž arī vecākais maiņas vadītājs Maksims Isājevs. Galvenokārt sarunas, tas ir spēja ne tikai pateikt tā, lai tevi saprot, bet arī spēja uzklausīt un atnākt pie kaut kāda kopīga risinājuma, par kuru būtu apmierināts abas puses. Tā būtu tā galvenā atslēga sarunas. Rīgas biroja administratore Sandra Vīksnāne arī mums atklāja savu pieredzi un novērojums par kolektīvu. Es ļoti lepojos, ka mūsu birojā ir patiešām pozitīva gaisotne. Un liels nopelns, protams, ir tam, ka mūsu uzņēmums jau ir parūpējies par darbinieku labsajūtu. Tas, ko es daru, es katru rītu sagaidu kolēģis ar smaidu un prieku. Ne jau tāpēc, ka esmu uzlikusi tādu masku, bet tāpēc, ka es tā jūtos. Rūpējos, lai biroja vide būtu sakārtota, visiem viss būtu pieejams. Esmu atsaucīga, izpalīdzīga, tā lai kolēģi justos novērtēti un apmierināti. Ir ļoti svarīgi, lai būtu kolektīvs pozitīvi un draudzīgi noskaņots, un to var panākt tikai savstarpēju cieņu, atbalstu un iejūtību. Es teiktu, ka mums ir foršs, draudzīgs un jautrs kolektīvs, un mēs viens otru no tā pozitīva uzlādējam. Jo vairāk pozitīvisma, jo mazāk paliek negatīvisma. Un sarunas noslēgumā aicina vērīgi ieklausīties arī Liepājas ostas termināla pārziņa Modra Berga viedoklī. Mēs terminālā esam maza, bet draudzīga un saliedēta komanda. Manuprāt, tas ir pateicoties tam, ka ikdienā es vienmēr cenšos ievērot dažus noteikumus, kas to ietekmē. Un pirmais no šiem noteikumiem ir vienlīdzīga un godīga attieksme pret tik vienu savu komandas biedru. Zem šī ir darba grafika sastādīšana, iespēja atzīmēt ikgadējos atvaļinājumus, prēmiju piešķiršana un iespēja apmeklēt darba atpūtas pasākumus. Otrais, nekad no kāda cita neprasīt izdarīt vairāk, kā pats to spēju. Uzdodot uzdevumu kādam no kolēģiem, es vienmēr izvērtēju, vai to ir iespējams droši paveikt vienatnē, jo terminālā savas maiņas laikā mēs strādājam pa vienam, un vai šo uzdevumu ir iespēja paveikt savas maiņas laikā, lai neradītu sajūtu, ka nepaveicot konkrētu uzdevumu. Šis darbinieks ir sliktāks par citiem saviem kolēģiem. Un trešais ir novērtēt un pateikt paldies par labi izdarītu darbu.
Pasakot paldies, darbinieks zinās, ka viņa labi padarītais darbs ir pamanīts, ka rezultātā viņš jutīsies novērtēts un tā būs motivācija arī turpmāk censties. Paldies mūsu kolēģiem par dalīšanos pieredzē. Būsim stiprāki kopā. Paldies, ka klausījāties. Tiekamies atkal oktobrī.